Tātad Fed tajā FOMC minutes mītiņā tad tika paziņots par to, ka sāksies tas, nevis sāksies, bet tiks apstādināts tas QT, kvantitīvā saspiešana, vai kā viņi pareizi, nezinu, latviski iztulkot. Un tad, ko tas fiziski nozīmē? Tas fiziski nozīmē to, ka tad Federālā rezerve pārstās pārdot aktīvus, un tad visticamāk pēc tam viņi paziņos pa QE. Tas nozīmē to, ka viņi sāks tirgot, bet viņi sāks pirkt aktīvus. Un ja mēs paskatāmies vēsturiski, kā tas ir bijis, es tieši arī te uzliku pret Bitcoinu. Es domāju, vai Rihards rādīs, nerādīs, tad man viņš te rezervē stāvēja. Ja mēs paskatāmies vienmēr, tad, kad viņi pārstāviši ir pārdot, ja, piemēram, šeit iepriekšējos ciklos pārstāvi pārdot, viss tirgus tā kā krītās no bullrun, un tad, kad viņi sāk pirkt, viss tirgus aug. Tad tā ir tā viena lieta, kāpēc, kāpēc es esmu pozitīvi noskaņots, jo, ja Federālā rezerve to darīs, paziņos, ja, tas var iedot kaut kādu spērienu tirgumu, un mēs varētu redzēt kādu kāpumu, ja, un tieši tas pats arī šajā iepriekšējā ciklā 21. gadā, ja, tik līdz Reku sāka pirkt aktīvus, tā uzreiz aizgāja augšā.